Šodien bišķiņi atkal šo to jaunu atradu, šīs sezonas jaunums. Liekas, nu, kas te var būt? Nu, parast plasmas smakšķerīt, bet, lūgu, hopā. Viena man ielikti tagad mīnus 20 grādos saldētavā. To es vēlāk jums nodemonstrēšu. Lūdzu. Lūdzu. Šitādā veidā. Tātad par bremzi kalpo pats korpusiņš mums. Šī ir bremze. Tātad mēs vadot, vienkārši ar rokas ciešāk sašpoidot korpusu, mēs esam jau nobremzējuši spūlīt. Tas ir, ka lielas zivs bišķiņ plaukstiņi atlaižam vaļā, viss mums izslīd cauri, sistēma kanādieši, izpildījums ir Krievi ļoti laba plasmas. Tāpat no tās pašas firmas ir, lūk, šīs polīti, ko mēs mocījāmies ar pagājuši gadu teicu, kad ir spoles, kuras ir trauslas salā. Šitādi ar man ielikt mīnus 20 grādos. Tātad rādu spolīti. Kājiņa. Tā. Nu, paņemšu kokaba. Es mēģinot šodien izdūru šito puļķi savu roku. Tātad bremze, noņemam no bremzes. Tātad, nu, nevar salauzt. Es uz viņu skāpa kāju virsū. Lūk, salocījās šis kloķīts. Atlok vaļā. Visi kārtībā. Tātad, šitas ir šīs ziemas jaunums. Kaut kas man zvana. Tātad šīs ir divas lietiņas, kas atnākušas no Krievijas. Ļoti patīkama cena. Un faktiski es biju galīgi šokēts. Un rīt es izņēmu šārā no ledus skapā ārā mīnus 20 grādos stāv man abi šitie. Anģu, tas tev vajadzīs. Nu, kā vēl varētu uz viņu? Nu, ot. Ļoti labs mantas. Šitās es paņēmu pie Sandra Valdlaučos. Ļoti laba cena. Pa izpildījumu es jums tikko rādīju. Es domāju, tas būs hīts. Šis ziemas hīts tas būs. No rīta es izņēmu no mīnus 20 grādiem ārā tās polītes, un tad es nodemonstrēšu, kā viņas uzvedās pēc sala. Šitas ir ļoti labs. Man kādreiz bija kanādieši šitā, es ļoti biju apmierināts. Tieši kāpēc? Tāpēc, ka sabremzējās ar korpusi. Jums lielas zivs pieķerās, jūs noņemat no bremzītes, tikš, un pie lielas zivs pieķeršanās jums vienkārši jāatlaik bišķi roku vaļā. Hop. Hop. Nobremzē, palaiž. Nobremzē, palaiž. Labi, paldies par uzmanību.